dzīvē, mēs par tevi vien dziedam. Kamēr cipānā rozes saules uz galda mēs dziedam. Atskaistā dzīvē, mēs par tevi vien dziedam. La dolce vita per sempre. Labdien, labsadienas, labdien, draugiem kolosāli, kopā ar mums šodien ir Spārgeles, jo La Dolce Vita, kā vienmēr, atgriezas arī svētku laikā, bet kopā ar mums ir tāds viesis. Ziniet, mīļie draugi, es vakardien atgriežos no Turcijā, tur es novadīju Mrs. Top of the World, bet es saprotu, ka Mrs. Top of the World varbūt neatrādās tajā Turcijā, tajā Antālijā, kur es biju, bet viņa atrādās man šeit, atrādās šodien šeit kopā ar mani, tieši man blakus, brīnišķīga Inese. Buongiorno, Inese. Buongiorno. Ka nu tas tik labi. Čau, super Inese, kā iet? Paldies, ļoti labi. Mīļie skatītāji, La Dolce Vita ir atpakaļ ar saldam, skaistam, garšīgam receptēm un ar brīnišķīgajiem viesiem. Super Inese, ko mēs šodien gatavosim mūsu cilvēkiem? Šodien mēs gatavosim latviešu tradicionālo rudens ēdienu veģetārā interpretācijā. Un īstenībā, Roberto, šodien mums būs tāda tantra virtuvē. Ideāli! Vai tu zini, kas ir tantra virtuvē? Mēs tev pastāstīsim, kas ir tantra virtuvē, vai ne, Inesīte? Klausies, Inese, tu teici, ka vegetārā versijā. Kas ir, ko mēs šodien gatavosim, kas parasti ir tā versija un kāda ir tava versija, vegetārā versija? Veģetārā versija rudens ēdienam, ko mēs šodien gatavosim, saucās šķeltie zirņi ar kazas sieru un sīpoliem. Aha. Jo mums vienmēr vajag ēdienā iekļaut kādu afrodīzisku produktu, lai mēs varētu raisīt savas iespējas, ne tikai šo produktu izbaudīt uzturvērtību ziņā, bet arī gūt no viņa prānu, jeb enerģiju. Un vēl, lai šis produkts ļautu mums atraisīt arī kaut kādas seksuālas iespējas sevi realizēt. Tad, mīļie skatītāji, šodien saprotat, ka ieslēdz skaļāk savu televizoru, un jāpievērs uzmanību uz visām informācijām. Ko nozīmē afrodizijaks ēdiens? Tas nozīmē, ka mīlas dieviete Afrodīte ir devusi noteiktiem uztura produktiem noteiktas spējas, kas ļauj cilvēka visam gremošanas traktam piešķilt nepieciešamo enerģiju kaut kādu noteiktu enerģētisku mērķu realizēšanai. Tā iet uz tiem ceļiem, uz tiem erotisma ceļiem. Tas ir runa par enerģijas kanāliem. Tas ir par čakram. Mīļā Inesīte, mēs sāksim darboties, ar tevi būs bagelā. Un tu man padīsi, kas jādara, kamēr mēs gatavosim, es gribu zināt visu par kanāliem, par čakram. Starp citu, jūs esat Rīga TV 24 tagad kanālā. Šodien būs ļoti labs tantra kanāls. Tā kā turpinām. Kas ir jādara, Inesīte? Mazgājam roku. Nāc pelnušķīt šurp. Pirmais darbiņš. Jā. Bļodiņu lūdzu. Jā. Lūdzu bļodiņu paņemt. Un ķerties pie pelnušķītas uzdevuma. Tā, es redzu bļodiņu. Tālāk bļodiņu, jā. Tā. Latviešu pelnušķītas, ko dara vakaros? Jā. Ko dara vakaru pelnušķītas? Pāršķirsta zirnīšus. Tas nozīmē, ka tavs uzdevums tagad ir ņemt pa šādai sauliņai zirnīšus, pāršķirot, vai tur nav kāds akmentiņš, vai tur nav kāds šāds te gruzītis, kas mums nav. Kāds produktās, ko mēs negribam apēst. Mēs visu atšķirojam nost, un reku šitam te vēl viena kripatiņa. Un tagad tu kā pelnušķītas pārlasam uz zirnīšus. Tu parasti dari kā pelnušķīta? Tu mums esi pelnušķīta? Jā, skaidrs. Katra saimniece ir pelnušķīta vakaros. Kāpēc tas ir jādara? Lai ņem no tos, neforšos produktus, piemēram. Tāpēc, ka kaut kādi mazi krikumiņi uzkosta zoba. Jā, negribētos. Gribam, lai jūsu plombas nenāk ārā tādu. Ko es darīšu tikmēr? Es tikmēr ķeršos klāt mūsu pirmajam afrodīziskajam produktam šajā dienā. Tie ir sīpoli. Kāpēc viņi ir afrodīzija? Tāpēc, ka sīpolos sastāvā esošās ēteriskās eļļas ļauj kā reiz šim produktam, ar ko tiek gatavota sīpoli, piešķirt šīs nepieciešamās īpašības, lai tas kļūtu arī tāds kā seksuāli enerģētisks produkts. Un tāpēc tu izvēlējies arī sarkanu sīpoli? Jā, sarkanu sīpoli šajā ēdienā pirmkārt dod ļoti labu krāsu. Jā. Bet otrkārt viņi arī šajā garšas kvalitātē ir atšķirīgi. Krāsas, sakam arī godīgi. Viņi ir tādi lillīgi drīzāk. Un lillīgi tas ir atkal tāda zināšana, tā ir tāda augstākā zināšana. Jā.
Tā, lūdzu, nazi. Klausi, tu gribēji gatavot šodien pupiņas sviesta, ja? Jā. Bet, nav sezona, vai ne par tām pupiņām? Es teikšu godīgi, man šodien no rīta bija pilnīgi tā kā skrējiens pēc miljonu pa pilsētas veikaliem, lai atrastu sviesta pupiņas, jo it kā tas ir tāds tradicionāls latviešu ēdiens, vai ne? Bet atrast šajā sezonā viņas bija neiespējami. Nekur nav? Un īstenībā tas bija vienkārši mana tāda versija par to, kā mēs varam pupiņas gatavot līdzīgi kā spārģeļus, ko mēs ģimenē esam iecienījuši gatavot tieši pavasara mēnešos, kad Eiropā ir tieši spārģeļu laiks. Jā. Protams, šobrīd rudenī mēs spārģeļus pērkam no Peru vestos, bet vienalga viņi ir ļoti garšīgi un baudā. Es gribu pateikt vienu lietu. Tu zini, Inesi, ka mana mamma ar tēti un ar visiem kaimiņiem no Sardīnijas skatās raidījumu, var skatīties interneta, un viņa droši vien priecājās par šīm spārģelēm, jo mana māsa ir bijusi Latvijā. Latvija reiz, bieži vien tas spārģeles, ko tu pērci, ir tādas uzpumpētas, tādas silikona spārģeles, tā. Šeit ir tādas īstas, jo Sardīnijā šis man atgādina bērnība, kad, piemēram, tieši kad ir pavasari, kad ir laiks, spārģeļu laiks, tu aizēji pa laukiem ar draugiem un meklēs, un tas ir arī Sardīnijas spārģeles īstenībā, tā kā superīgi. Bet pagaidi, tas ir, tie liela ir citā šķirne vai kas tur? Šie ir labāki, godīgi sakot. Šie ir spārģeļi divi veidi, viņi ir zaļie un viņi ir baltie. Jā. Šie ir daudz tādi spriganāki, es teiktu. Sprigana, jo jā. Viņi ir tādi gatavi vēl augt, un ja viņus laicīgi nenovāc, kas notiek, viņi izaug pa tādu košumu krūmu, kurus liek klāt puķēm. Un no kurienes nāk arī tie maziņi vēl klāt. Kumbiņas vēl tādi. Jā. Tā kā arī viņi auglīgi, tu var teikt. Jā, tāpēc šitais ir tāds pats labākais tas brīdis, jo viņi ir tādā sprākšanas stadijā. Inesi, kāpēc tu izdomāji šo recepti tieši gatavot? Tāpēc, kad vakarā, kad mēs ģimenē spriedām par receptēm, ko šovakar gatavosim, man bija skaidrs, ka mēs gatavosim šos šķeltos zirņus, jo tas ir kas tāds, kas ir ļoti latvisks, ļoti rudenīgs, ļoti saistīts ar mūsu tuvojošajiem Ziemassvētkiem un advents laiku, bet otrs ēdiens man bija tādas jautājuma zīmes, un tad man jaunākais dēls apsēdās blakus, un viņš teica, uztaisi tos tur, ar pesto un parmezānu, tos tur. Es viņam saku, spārģeļus? Jā, spārģeļus! Es biju pārsteigts, cik viņš labi atcerās, kas ir manas tās atslēgas lietas, ko es daru virtuvē karaliski. Jā, taviem bērniem garšo šī recepte tāda? Jā, spārģeļiem viņi ir vienkārši mīļotāji. Viņi jau pilnīgi jau berzē rociņas, ka viņi redz, kad iepirkumos atkal ir spārģeļi. Tas nozīmē, ka rutiku mēs noēdīsimies. Tā mammai kādu lielāku nāzi lūdzu, kur ir tās šefvārnās. Jā, brīnišķīgi izvēl, paldies. Tad mēs tagad griezīsim sipoļus. Es turpināšu visu buļodiņu, mēs te izšķiršos, kā pelngušķite. Mīļie skatītāji, vai jūs mājās gatavot, vai jūs izmantojat afrodiziakus produktus mājās, jūsu receptes? Vai jūs zinājat, kas ir afrodiziaks, kas var palīdzēt arī jūsu privātā dzīve caur vēderu kļūtu vēl interesantāka un garšīgāka? Mēs šodien jums daudz ko stāstīsim, jo Inesi, tu mums esi profesionāli, Inesīt. Arī virtuvēs redzu, ka tu ļoti labi, šīverē. Bet klausies, tieši runa par, piemēram, tev ir arī zīmējumu. Pastāsti man par zīmējumu. Tu esi tādā, tu esi mācījusi, bet tev arī patīk īstenībā tās visas te zināšanas, tā teikt. Kāpēc, ka tās zināšanas tā ir īstā dzīve? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pārvaldot šīs zināšanas, es pārvaldu savu dzīvi. Es kļūstu apzināta, es kļūstu zinoša par to, ko es izvēlos, un es ļoti apzināti daru dažādas gan kustības, gan lietas, gan arī dažādas iespējas sevi rotāt. Tev tas zināšanas palīdzēja arī īstajā dzīvē? Tā prakse, tādā mācības arī prakse, īstajā dzīvē tev palīdzēja? Zin kā, arī mans ceļš līdz šāda veida zināšanām ir bijis caur ļoti akadēmiskām lietām, jo akadēmiski esmu beigusi maģistratūru biznesa vadībā, šobrīd rakstu doktora disertāciju biznesa vadībā, bet es sapratu, ka ar to nav viss dzīvē piepildīts, kad ir vajadzīgs vēl kaut kādas reālas praktiskas lietas. Tāpēc sāku studēt astroloģiju, tāpēc sāku strādāt ar hēnu, sāku gatavot pastu, sāku zīmēt sev, sāku zīmēt citiem. Šobrīd arī lasu lekcijas par to, ko nozīmē tantra virtuvē. Ko nozīmē, kā produktus mēs varam izmantot ļoti apzināti kā kaut kādu noteiktu mērķu sasniegšanas līdzekļus. Skatītāji, jūs zināt, kas ir tantra virtuve?
Es, piemēram, nezinu, es par tantru zināju par citām jomām, bet par virtuve tiešām ne. Kas ir? Nu, pastāstī man par tantra virtuvē. Tas nozīmē, Un kam tu lasi? Tas ir visiem vai kam tas ir paredzēts? Vai, nu, Zin kā, tādas tēmas jau vispirms ir tā kā caur sevi, tāpēc priekšroka jau, protams, ir ģimenes locekļiem un vīram. Jā. Un tas arī... Un pēc tam var ar to dalīties, jo visam jau caur tam ir tāda personiskā pieredze. Jā. Tāpēc arī Hennes zīmēja joprojām arī sev, lai gan ikdienā es to daru uz citiem cilvēkiem. Kas tas ir par zīmēm? Ko viņas simbolizē? Šī mandala, kas ir šodien uz manas rokas, ir mīlestības mandala. Mīlestības, ja? No kuras kultūras nāk Hennes zīmes? Hennes zīmējumiem ir ļoti dažāda pasaules kultūra pieredze, jo henna kā produkts ir izmantots ne tikai rotāšanās nolūkos, bet arī medicīniskos nolūkos. Jā. Bet šis zīmējums, viņš ir konstruēts, es esmu sagatavojis 5 mandalas, un šī ir viena no šīm mandalām, un viņa ir konstruēta apzināti, izmantojot vediskās astroloģijas planētu simboliku, enerģētisko spēku un iespējas nest cilvēku dzīvē kaut kādas pārmaiņas. Turklāt, ņemot vērā, ka cilvēka ķermenis dalās divās pusēs, un katru pusi kūrē noteikti planēta, nes noteikts enerģijas, un katra roka mums atrais noteikts iespējas dzīvē, tad ļoti svarīgi arī uz kuras rokas un ko mēs zīmējam. Jā. Piedod, 2 daļas ķermenis sadaļas, jā? Sadalas. Kādas ir tas daļas? Labā puse tiek kūrēta no saules, Jā. ir vīrišķās enerģijas, Jā. un tā ir dodoša. Jā. Kreisā puse ķermenim tiek kūrēta no mēnesi enerģijas, un tā ir ņemoša. Rokas virspuse ir aizsardzībai, Jā. rokas iekšpuse ir atvērtībai. Vai, cik interesanti. Nu, turpināsim droši. Lūdzu, vīrieti, instruēji man tagad lūdzu pie pannas. Jā. Man lūdzu vajadzētu aizdzināt pannu. Ar labu roku, jā, ar vīrišķīgām Jā, lūdzu. dotībām ieslēdz. Vajag ieslēgt šo. Tūlīt. Un kādas ir Inesītes sastāvdaļa un ko mēs darīsim ar tavu recepti, lūdzu, pastāstī? Tagad mēs uzliksim vārīties pelnušķītas darba labos rezultātus, Jā. jeb šķeltos zirņus. Mazā ugunī, jā, lieku, jā? Nu, tāds idejas. Liekam varīt ūdenī. Cik ilgi tev aizņem parasti šo recepti? Es ļoti mīlu ēdienu baudīt tādā uzkodu veidā. Iriet, lūdzu, palīdzi. Jā. Šādi, jā. Tamdēļ arī šodien mēs gatavojam 2 faktiski uzkodas, lai mēs varam bagātīgi nobaudīt dažādus ēdienus, un mēs nebūtu piestūķēti pilnī ar vienu noteiktu ēdienu, lai mēs iegūtu visas arī šīs 5 un vēl turklāt 6. šo slepeno umami garšu. Jā. Okidoki, tad. Tā, atvainojos, katliņā vēršu jau šos zirnīšus, kurus esmu vakardien kā pelnušķīt rūpīgi pārlasījis. Un arī kārtīgi izmērcējis, jo zirnīšiem ir jābūt izmērcētiem, lai īsāks būtu gatavošanas laiks. Jā. Un lai viņi jau būtu tagad tādi piebrieduši, un mēs viņus varētu saulēcīgi un ātri sagatavot. Tāpēc tas ir Čaklas saimniecītes iespēja no rītiem būt jau pusratā gatavai uz pusdienu pasniegšanu. Inesīte, kādā ir ne tikai tava ikdiena, bet kādi ir tavi ieteikumi cilvēka ikdienai? Piemēram, tiešām, kādi ieteikumi? Es dzirdēju no dažiem viesiem ieteikumi, un pēc tam skatītāji man raksta, ka viņi mēģināja tos ieteikumus, un viņiem arī tiešām arī palīdzēja. Ko tu iesaki? Piemēram, cilvēkam jāceļas agri no rīta, vai katrs cilvēks ir arī atšķirīgs tiešām arī par savu ritmu un ikdienas darbos? Ieteikumi būtu tādi, ļoti sekot, izvēloties ēdienu nevis to, ko acis vēlās, bet to, ko cilvēks jūt. Jā. Jo ir dienas, kad mums gribās sazemētus ēdienus, ka mums gribās tiešām pieštaukāties ar pupām un būt tādiem grūtīgiem enerģijas. Jā, tādus sātīgus, bagātīgus, tādi, kas mums nevis tur ļauj plivināties un smalkās tādās enerģētikās būt tādiem garīgiem, bet tiešām reāli tādi iezemēt mūs. Savukārt ir dienas, kad mums tieši ir vajadzīgs atbalsts, lai mēs būtu tādi pietiekoši viegli, pietiekoši rotaļīgi. Jāseko savu pašu sajūtu, jā? Tieši tā, jā. Un, lai būtu, ir kādi ēdieni, ko tu varētu, piemēram, pateikt, kādi ēdieni var palīdzēt kļūt, piemēram, ja es šodien jūtos tā, es ēdīšu, piemēram, es gribu būt tāds
rotaļīgs. Kādi ir ēdieni, kas vai sastāvdaļas, piemēram? Tur ir ne tikai ēdieni, bet arī sastāvā esošās garšvielas. Jā. Jo garšvielas ir tās, kas katram produktam piešķir kaut kādu noteiktu ietekmi uz mūsu gremošanas traktu. Un garšvielas arī ir tās, kas ļauj mums noteiktā veidā šī ēdiena nianses izmainīt. Tā, es lūkšu tev sagatavot spārģeļus tā, lai mēs viņus varam apvārīt. Es griezīšu viņus, jā? Mums jānopēta, viņiem ir jānokopj galdu drusciņīs un jāapskatās, cik viņi ir sulīgi, tāpēc mēs viņus varam, mēs viņus laužam. Mēs viņus laužam un katrs spārģeļs nolūzīs tādā garumā, cik viņš ir tā kā sulīgs. Jo tās sausās gala daļas mums nav vajadzīgas ēšanai, tāpēc mēs vienkārši aplaužam līdz tam galam, kur ir sākās sulīgā daļa. Šos spārģeļus mēs arī nemizosim, jo viņi ir tādi mazi un strigani un pietiekoši sulīgi ar visu savu. Tos baltus mizo parasti? Mizo, jā. Jo viņi ir rūpnieciski audzēti un viņiem tomēr ir ļoti tā miza tāda, kas sargā to spārģeli no visādām baktērijām, mikrobiem un visu tā, kas varētu viņus... Cik daudz sviesta tu ieliki pannu, lūdzinesi? Mēs ielikām puspaciņu sviesta, bet tas ir tādēļ, kad mēs kā veģetārieši nebaidamies no treknuma, jo treknums ir tas, un šīs sviesta sastāvdaļas ir tās, kas ļauj mums absorbēt, ja precīzi uzņemt visus dārziņus, ko mēs lietojam. Un tāpēc mums nav jābaidās no sviesta kā no resnēšanas instrumenta. Mēs viņu izbaudām visās viņa garšas niansēs, jo sviests ir ļoti bagātīgs un viņš ir ārkārtīgi dievišķs produkts. Tāpēc mēs arī dievišķs produkts? Jā. Jo viņš mums dod spēku, īstenībā. Vai kāpēc dievišķs produkts? Dievišķs produkts viņš ir tāpēc, ka viņš ļoti labi mums visu to gremošanas traktu sagatavo uz produktu pieņemšanu, pārstrādāšanu, arī, teiksim, spiežot svaigās sulas, burkānu sulu vai biešu sulu vai ķirbu sulu, ko mēs rudiņos arī tā kā mīlam palīdzēt sev atjaunot to enerģiju. Mēs vienalga pievienojam olīveļu klāt šai sulai, lai šī sula spētu uzsūkties mūsu organismā. Tamdēļ arī gatavojot šādu afrodīzisku produktu kā sīpols, mēs nebaidamies no tā, kad mums būs par daudz kaut kādas taukvielas. Mīļie skatītāji, pēc minūtes mēs iesim mazā reklāmās pauzītē. Kad mēs atgriezīsimies, es tev gribētu ļoti paprasīt par vegetarismu, jo es dzirdēju dažus viedokļus, nesen arī skanēja interviju par vienu sievieti, kura vegetārietis tipā sabojāja savu dzīvi. Es gribu dzirdēt tavu viedokli, droši vien tev ir arī ko teikt, bet superīgie skatītāji, ja jums ir jautājumi, viedokļi, varbūt jūs gribat arī paprasīt kaut ko mūsu viesim, šodien jūs varat rakstīt mierīgi Facebooka lapa, vai raidījumā beigās būs numurs uz ekrānu, jūs varat to zvanīt. Mēs tagad tu ieliki tagad sipoļus iekšā, Jūtu šo smaržu. Ko? Jūtu šo smaržu. Jūtos gan. Bet tas arī... Es teicu, ka Epri jautāja, kā tu jūti? Es teicu, vai tu jūti šo sīpolu? Es jūtos to smaržu, bet arī smarža palīdz kanālus. Deguns ir viena no mūsu maņām. Čakras atvērts. Deguns ir viena no mūsu maņām, tāpēc mēs esam apzināti. Šodien skatītāji, mēs turpināsim čakrot sevi un vispār uzzināt daudz interesantas lietas. Mēs tiekamies pēc dažām sekundēm, būs mazā reklāma pauzīte, ka vienmēr ātra un tāda nekaitīga. Esam atpakaļ La Dolce Vita ar brīnišķīgo viesi. Šodien man tik daudz, ko gribas zināt, būsim atpakaļ par astrologiju, gribu zināt. Čau pēc dažām minūtītēm. Tadām! Ak, skaistā dzīve, mēs par tevi vien dziedam, kā marcipāna rozes, saldas uz galda mēs dziedam. Ak, skaistā dzīve, mēs par tevi vien dziedam, La Dolce Vita per sempre. Olē! Cik labā dzīve, cik saldā dzīve La Dolce Vita. Esam atpakaļ. Šodien ir ceturtdiena, brīnišķīga ceturtdiena, un būs arī ļoti zinoša un ļoti rotaļīga, tā te var teikt, ceturtdiena, kopā ar mani ir Inese, brīnišķīga Inese, čau. Man patīk, ka tu esi vienmēr tāda smaidīga, uzreiz tā aurā.
viss plīvo pa visu virtu. Man tas ļoti patīk. Enerģija, laba enerģija. Šodien mēs gatavosim jau gatavojam īstenībā pamazam divas receptes. Inesīte, ko mēs šodien gatavojam? Varbūt ir cilvēki, kuri tikko ieslēdza televizoru. Šodien mēs gatavojam latviešu tradicionālo ēdienu rudens sezonā. Veģetāru versiju par pelēkajiem zirņiem ar speķi. Jā. Mūsu versijā tie būs šķeltie zirņi ar sīpolu sarkano, sviestā ceptu un kazas sieru. Inesīt, es tev gribēju paprasīt tieši par vegetāru, šodien mēs taisīsim vegetāru versiju, bet vispār, tu esi vegetariete. Cik ilgi tu esi vegetariete? Jau kādus gadus. Kādus gadus? Klausies, kā tu kļuvi vegetariete? Tas bija modes dēļ, tas bija, gribēji tā vai kā? Veselības dēļ. Mana uztura izvēle bija ļoti saistīta ar manām paplašinātajām zināšanām par vedisko astroloģiju. Jā. Jo ļoti ciešā saistībā uzturs ir ar ne tikai visu karmu kopumā, bet ar mūsu ģimenes dzīvi, ar mūsu naudu, ar mūsu veselību un ar mūsu partneri. Tas nozīmē, ka izmainot vienu aspektu mūsu izvēli uztura produktos, mēs izmainām uzreiz daudzas sfēras savā dzīvē. Tas nozīmē, ka mēs varam nopelnīt vairāk, ka mēs dzīvojam lielākā labsajūtā, labklājībā, ka mēs arī dzīvojam daudz labākā veselībā, jo mums ir vairāk enerģijas, jo mēs lietojam tādus produktus, kas mums šo enerģiju dod. Droši vien visi skatītāji zvanīs, kā var būt vairāk naudu, lūdzu? Kas ir jāēda, lai dabūtu vairāk, lai kļūtu bagātāki, ne tikai kā cilvēki, bet vispār bagātāki? Ir es nezinu, ir kaut kādi ieteikumi par šo Lai kļūtu turīgāks, ir jāvairo sava enerģija. Jo kas ir nauda? Tā ir mūsu enerģija. Tas ir tas, kā tu saki, ka man ir tik daudz jaudas, un tas ir tas, kā mēs ejam pāri dzīvē uz lietām. Un kā tu saņem, kā tu, dabu, paņem to enerģiju, ko pēc tam tu dod. Jo tā enerģija jāsakrāja arī tomēr, Tas nozīmē, ka produkti, ko mēs izvēlamies, lielā mērā mūsu enerģiju vai nu vairo, vai nu slāpē. Un šajā laikmetā, kad cilvēki ir ļoti vērsti uz garīgām lietām un ļoti meklē tieši šo iespēju aizmukt no tādas ikdienas, ir svarīgi kā reiz ne tik daudz ēst svaigus ēdienus un zaļumus un lapas ziemas mēnešos, kad mums tomēr vajag organismu arī stabilizēt, barot un tomēr arī kaut ko priekš sevis uzkrāt enerģiju. Mums ir svarīgi saprast, ko nozīmē arī šī sazemēšanās ar produktiem. Tāpēc arī šādi rupju vibrāciju ēdieni, kā šķeltie zirņi, ļauj mums tomēr šo balansu dzīvē, šo stabilitāti, šo drošības sajūtu dzīvē. Sakrāt to enerģiju, man baigi interesē. Sakrāt to enerģiju, pēc tam mēs dosim arī gan savus darbus, gan pārējiem cilvēkiem. Jo labāk mēs jūtamies, jo vairāk mēs varam izdarīt, jo labāk mums tas sanāk. Mīļā, ko dara tagad spārģeres iekšā? Pieberam druciņu sāli. Cik ilgi varīsim? Apvārīsim viņus tādus kraukšķīgus, un pēc tam mēs viņus sviestā vēl apcepsim. Cik ilgi apmēram jāvārā? Skatīsimies, pavārīsim viņus bišķi, viņi jau tādi svaigi sprigani, mums viņus vajag tik kā karstā ūdenī, salsūdenī, drusciņi tā kā sagatavot. Sāli mums vajadzētu arī piebērt. Sāli, jā? Cik daudz sāli tu parasti pieliet? Skatīsimies uz šito daudzumu vienu tēkarotu. Strīķītī. Zini, kas ir strīķītis? Nē. Tēkarots strīķītis, tas nozīmē, ka mēs nobraucam virskārtiņu un atliek šāda. Bet labi, strīķēts mums varbūt vajag divas priekšā apjomu. Divas strīķītes tāda lieta. Divas strīķētas. Tēkarotas sāls. Tā strīķējam viņu. Viena skatītāja man zvāņā Inesīte gribēja paprasīt, kas tur ir šajā katla un šajā katla, lūdzu. Šajā katlā mums vārās šķeltie zirņi, un šajā pannā mums šobrīd cepjās sarkanais sīpols kopā ar sviestu. Klausies, tu man stāstīji, kad bija reklāmas pauze, kā arī astroloģija ir tieši saistītā, protams, ar dzīvesveidu, ar katru cilvēku īpašībām, tā arī ir, arī ticu starp citu, un ar ēdieniem. Pastāsti man vairāk. Kas tur ir ar to astroloģiju? Kā tu saki interesēties par astroloģiju un kas tur ir tieši saistīti starp ēdieniem, virtuvē un astroloģiju? Tā, mums vajag noprovēt vispirms šķeltos zirņus. Es kā streļnieks arī to darīšu, tu esi ūdensvīrs, jā? Tas strēlnieks, jā? Tas šauj savu karot iekšā tajos. Tu nedzirdi, kas tagad kā zirgs te pa visu virtu?
Tad, kad viņi ir gatavi? Mums viņus nevajag savārīt putrā, mums viņus vajag, lai viņi ir kraukšķīgi, lai mēs sajūtam katra zirņa būtību, sūtību un ietekmi uz mums. Jā. Es jūtu. Nu, vēl 2 minūtes. Tu jūti to bagatīgo. Ko mēs darīsim pēc tam ar viņu, kad viņi būs kraukšķīgi? Mēs viņiem liksim klāt sviestā apceptos sīpolus. Jā. Un vēl mēs virsū viņiem liksim kazas, jeb aitas sieru. Jā. Šo mēs varēsim sadurpināt smuki uz porcijas jau virsū, jo rokas ir tomēr mūsu instrumenti, un rokas vispār cilvēkam ir kā apziņas turpinājums. Tamdēļ arī mēs nebaidamies virtuvē izmantot savus rokas. Jā. Jo ar rokām mēs daudz izjustāk un jutekliskāk varam sajust jebkuru produktu. Jā, tā kā tu iesaki arī, es būtu dzirdējis, ka arī ēst ar rokam ir labāk, arī tu jūti labāk ēdiena garšu, īstu ēdiena garšu. Kā tur ir? Nu, izņemot zupās, es domāju. Ar gan ir grūtāk. Mums vajag skatīties tomēr, kā cilvēks aug. Un mazi bērni tomēr produkts izvēlās un jebko izvēlās satvert ar saviem pirkstiem, jo pirksti ir tomēr tādi jūtīgi. Jā. Un viņi ļauj sajust, ja tas ir kaktus, ko mēs satveram, mēs taču nebāzīsim mutē. Jā. Bet mēs kļūstam izsmalcinātāk un lietojam instrumentus. Tādējādi īstenībā mēs drusciņi attālamies no tās savas iespējas izvēlēties produktus, kas mums ir vērtīgi, labvēlīgi un kuri priekš mums ir labdaroši. Baigi interesanti. Mīļie skatītāji, jūs varat droši tagad zvanīt, nu mums būs uz ekrāna. Zvaniet un arī stāstiet, paprasiet Inesē arī dažus jūsu jautājumus, arī ieteikumus, kā jūs gatavojat šo recepti. Kā tev? Varbūt labs? Tad, tu atveri arī pesto. Pesto ir viena no manām mīļākajām sastāvdaļām. Ko mēs darīsim ar pesto, Inesīt? Tagad mums tā kā mercīte, jā? Pesto mums ir tā kā tāds visurgājies, vai ne? Ar pesto varētu zābaka apēst lielu, vai ne taču? Nu, visu varētu apēst. Zābakā Itālijā visu var apēst ar pesto. Tamdēļ arī pesto mēs izmantosim klāt pie mūsu spārģeļiem, jo, ja mēs būtu dabūjuši sviesta pupiņas, latviskās nacionālās dzeltenās, tad mēs būtu gatavojuši to pašu ēdienu ar šīm sviesta pupiņām. Jo ideja ir līdzīga. Mēs apvāram spārģeļus vai sviesta pupiņas, mēs viņiem drusciņi pēc tam sviestā viņas apcepjam. Mēs servēsim, mēs liksim klāt pesto un mēs pārkaisīsim ar parmezānu. Un mēs dabūsim tādu produktu garšas buķeti, kas ir visu šo garšu satverošas, un tās ļaus mums justies labi, justies viegli, justies enerģiski, un mēs varēsim iet tālāk un darīt lietas. Jo turklāt, otrajā ēdienā mūsu afrodīziskais līdzeklis ir tieši siers. Jo sierā esošais kalcijs ir tas, kas tieši palīdz vēl arī šiem pārējiem produktiem strādāt kā afrodīziskiem. Kā viņš palīdz, ja var paprasīt? Šā siera garšu nianses ir ļoti bagātīgas, jo parmezāns ir ļoti laiku izturējis produkts, kas nozīmē, ka viņš jau sevī nes lielas zināšanas. Mēs taču to visu vēlamies arī sevī. Tādēļ arī mēs... Tās zināšanas reizēm iet no ēdiena, iet arī mums, kādu mēs viņu ēdam. Tā tu gribēji pateikt. Bet jebkas iet mūsos. Visa mūsu apkārtējā vide iet mūsos. Ja mēs ļaujam. Jā. Un mēs viņu pieņemam, mēs viņu apstrādājam, mēs viņu izmantojam, bet apzināti ēdot produktus, mēs varam attīstīt to, kas mūsu dzīvē ir svarīgi. Super, ok. Tā mēs varam nokāst tagad šķātos zirņus. Jā. Vīriešu darbs. Es viņu tagad, kā ir, nu? Caur tā teikto duršlaku. Duršlaku. Es varu pieturēt duršlaku. Jā, es domāju, ka zinu tā. Es piepacēlos, lai tas aizšķir. Jā, pasmūko tā. Jo virtuvē ir jādarbojās kopā. Tā arī ir tantra virtuvē. Jā. Jo mums ir jādarbojās kā komandai. Jo kā savādāk? Viens gatavo, otrs tikmēr skatās televizoru, un pēc tam divi cilvēki zagrib, ka kaut ko. Tev paveicas dzīvē? Tavs vīrs palīdz tev virtuvē? Mīļais, man pa dzīvi vispār paveicās. Tas ir labs. Ko mēs darīsim tagad? Man vakardien valsts svētkos ar manu vīru bija 10 gadu pazīšanās jubileja. Nē, nu. Kā es varu teikt, ka man nav paveicis? Nē, bet, protams, tā tas rikti. Kā jūs iepazināties? Mēs iepazināmies ļoti aizkustinoši. Mans vīrs man tā kā uzsauca šampaniešu glāzi, un tad viņš pienāca, lai iepazītos ar maniem. Es biju tik kaudrīga, ka es nevarēju saprast, vai tiešām... Tu kautrīgā? Mums tagad vajag drusciņu pār... Mēs īstenībā varam servēt uzreiz, taču, vai ne? Jā, pamazam mēs varam arī sākt Tā, mēs vajadzēs kaut kā
Tā, šos mēs drusciņu vēl. Un tā sanāca 2 bērni, vai ne? 10 gadi. Nē, otrādi 10 gadi un 2 bērni. Mums ir zvans studijā. Halo, labdien! 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 Kā jūs sauc? Es gribu izteikt komplimentus Melones Roberta viešņai par skaisto frizūru. Tik skaista frizūra un vispār tik sakopti mati virtuvē tieši piestāv. Un man nepatīk, ka karājās mati uz acīm un ēdienā, un viņa grābstās gar rokām. Tās iepriekšējās, kas ir bijusi. Tas arī rotaļīgi, vai ne? Raidījumu, kompliments. Kā jūs sauc, signora Bella? Savāc tos matus sievieti. Kā jūs sauc, signora? Signora, kā jūs sauc? Uz jūsu vārdu? Marija. No kurienes Marija? Marija. Rīgā tepat. Paldies jūs, Marija, par zvanu. Skatos jūsu raidījumu, esmu sajūsmā. Super, paldies jūs, Elijas. Pievērsim uzmanību arī uz maniem matiem. Paldies jūs, Marija, jauku dienu. Paldies, Marijai, jo tiešām mati tā ir lieta, kas virtuvē arī ir jānoliek pareizajā vietā. Un tāpēc bizes sievietei ir ļoti saistītas ar šo sazemēšanos. Un sievietei vajag savākt savu enerģiju matos, nevis izkliedēt viņu tā, ka tiešām tie mati kaut kur staipās, lien un kaut kur, ka viņi arī tomēr pa higiēna. Tas ir ļoti jautājums par enerģiju. Un mēs šo enerģiju sapinot bizes savācam savā galvā, un mēs tad viņu varam realizēt savā virtuvē. Līdz ar ko šis ir ļoti apzināts matu griezums, jo no vienas puses tas ļauj mums rotāt galvu, bizes. Jā, tu apzināti arī visu, ko tu dari caur zināšanām, vai tu ļauj arī eksperimentēt? Tās zināšanas vienā brīdī kļūst par dzīvi. Tas nozīmē, ka mēs apgūstam to visu, un tad mēs to visu izmantojam, jo sausas zināšanas tā ir vienkārši laika un naudas izšķiešana. Inesīte, tu esi bijusi arī ārzemē mācīties. Tev ir kaut, varbūt tu esi iemācījies kaut ko arī no citām valstīm, no citām kultūram. Es tev gribēju pateikt, tāpēc es biju Turcijā tikko, un es redzēju, kā sievietes ir vienmēr aiz vai zem vīriešiem, tā teikt, jā? Viņi vienmēr otrā plāna. Arī, labi, tā ir ļoti laba atbilde, īstenībā. Arī, ok. Bet tu, piemēram, esi bijusi arī ārzemē, un arī tiešām runājot par virtuvē, kaut kādu garšas vielu, kaut kādus sastāvdaļu, kuru tev palīdzēja tavu dzīvi kļūt vēl interesantāka, vēl garši, sulīgāka tā. Jebkurš ceļojums bagātina pieredzi, un tas ir galvenais kritērijs, lai cilvēks varētu neapstāties savā izaugsmē. Tāpēc ārzemju ceļojumi tas ir ne tikai jautājums par gastronomijas pieredzi, bet tas ir vispār kultūra, izpratne, pieņemšana, jauna pieredze. Tas viss ļoti nāk klāt jebkuram nākošajam solim. Tamdēļ arī ceļošana ir ļoti veselīga, tāpēc, lai augtu ātrāk, veiksmīgāk un sasniegt vairāk. Par henna zīmējumiem. Kā tu iepazinies, var teikt, ar henna zīmējumu, vai kā tu saki zīmēt? Henna zīmējumi kā reiz man nāk no ārzemēm, jo es biju jogas retrītā Afrikā, un tur bija tik cieša saskare ar visiem dabas pirmelementiem, zemi, jūru, gaisu, sauli, kad šī sajūta burtiski nāca no manas ārā, kad es vēlos darīt kaut ko šādu, kas faktiski liekas priekš mūsu klimata pilnīgs kosmos, kurš mūsdienās šādā vietā izvēlās zīmēt hennu. Bet es ar to nodarbojos, es iemācījos pastas recepti, es pasūtu hennas pastu no ražotājiem Pakistānā. Līdz ar ko tas ir ļoti naturāls produkts. Es pati gatavoju šo pastu, zinu visas sastāvdaļas, jo sastāvā izmantoju ļoti dabīgus produktus. Tamdēļ arī izmantojot papildus vēl veids kā astroloģijas zināšanas, man henna zīmējumi cilvēka uztveri un apziņu sasniedz daudz dažādos līmeņos vienlaicīgi. Super. Inesīte, mums ir bija viens zvans no skatītāja, kurā prasa, vai var pielikt klāt speķīti? Lūdzu, speķīt, mēs vienmēr varam pielikt jebkur klāt. Bet mēs vienmēr varam šo speķīt noņemt. Vai kupinātu gāļiņu. Mēs vienmēr varam izvēlēties, un tā ir mūsu izvēle, jo, ja mums vajag speķīt, mēs pieliekam speķīt. Piedod, tavā ģimene vīrs arī ir vegetarietis, vai kā ir?
Lūdzu, vīriet, tagad mums vajag uzdrupināt šo sieru virsū uz porcijām. Jā, sieviete. Vai vīrs vegetarietis? Un kā ar bērniem? Tu ļauj viņiem ēst? Esmu dzirdējis arī par to dažādus variantus. Dzirdēji par Čīlē, kā pats sunim viņa taisa savu suni pa vegetarieti. Un tas tā. Mana pārliecība ir tā, ka bērni ir mazi cilvēki. Jā, tā kā aizdrupinam, jā. Bērni ir mazi cilvēki, kuriem mums ir jādod dažādu iespēju izvēlēties pašiem savu ceļu un savu pieredzi. Jā. Līdz ar ko es viņiem piedāvāju ēdienus, ko uzturā lietoju pati, bet es viņiem arī ļauju izvēlēties tādus produktus, ko viņi vēlētos pagaršot no citiem šķīviem, vai no citiem ciemiem, vai no citiem, no citiem variantiem. Un lai pēc tam viņi paši pieņem lēmumu. Kā viņi skatās, piemēram, cik viņiem ir gadi tavi bērni? Jaunākais puika ir 4 gadus vecs, un vecākais puikam tikko palika 7 gadi. Kā viņi skatās, piemēram, uz tavam zināšanām? Tādā veidā viņi arī interesējas uz to, ko tu mācies un mācīs tenībā, jo tev ir arī savas stundas, savas lekcijas par to visu. Jā, es pasniedzu Henas meistarklases un lasu arī astroloģiskās lekcijas tieši kā reiz par šiem tantriskajiem, afrodīziskajiem produktiem un arī par šo sazemēšanās mākslu. Bet bērni ir ļoti cieši iesaistīti visā manā sadzīvē, ikdienā, Henas pastas gatavošanā, jo tā tomēr ir tāda ļoti smalka lieta, un to es daru mājās. Tādēļ viņi zina visu par to, kāpēc mamma pērk 30 citronus, lai sagatavotu svaigu Henas pastu. 30 citronus? Svaigā Henas pastā mēs izmantojam dabīgas sastāvdaļas, svaigs piestu citronu sulu, melno tēju, melnos piperus, kanēļas tandziņu, dabīgās eteriskās eļas, lavandu, tējas koku gerāniju. Un tas nozīmē, ka viss pastas sastāvs ir ļoti veselīgs, dabīgs un nav nekāda riska mums zīmējot. Un katra sastāvdaļa, piemēram, katra zīmējuma ir dažādas sastāvdaļas. Un tu izvēlies, atkarībā, kā tu teici, kā tu izvēlies sastāvdaļas uz savu zīmējumu? Piemēram, lavandu. Kāpēc lavanda? Henas pastas sastāvs ir nedaudz variējams, bet, protams, laika gaitā esmu atstrādājusi savu to recepti, kur esmu noslīpējusi, un es zinu, ka viņa ir ideāla priekš tās pastas konsistences, kas man ir jāsasniedz. Līdz ar ko pastas sastāvā es īsti vairs nevarēju. Variācijas vienmēr ir šajos zīmējumu simbolos, interpretācijās un tajā, ko katrs cilvēks pasūta kā zīmējumu rezultātu. Jo Hena darbojās ļoti dažādos līmeņos, un mēs varam ne tikai ietonēt tādu, bet mēs varam arī mentāli iedarboties uz cilvēku, pateicoties šīm dabīgajām metriskajām eļļām un vispār Henas pastas dabīgajam pamatproduktam, kas ir šis Henas pulveris. Tas nozīmē, ka Henas pasta ļauj šajos zīmējumos iekļaut tādus simbolus, kas cilvēka dzīvē dod reāls izmaiņas. Tagad runāsim nedaudz arī par tavu ģimeni. Tev ir brāļi, māsas, pasaki man, ko vajag? Mums vajag nokāst spārģeļus, lai mēs viņus varētu arī sviestā drusciņā apcept un gatavot. Jābūt spārģeļus no pārnām? Šādi tu domā? Mums vajag noliet ūdeņu, jo mēs tajā pašā katlī... Mēs esam saimnieciskā darbība virtuvē. Tas nozīmē, ka mēs izmantojam produktus vairāk tādos traukos, lai mums pēc gatavošanas vairāk laika paliktu priekš baudīšanas, ēdiena, sabiedrības un visa, un mazāk būtu jāmazgā trauki. Tāpēc arī mēs apcepsim spārģeļus tajā pašā katliņā, kur viņus esam vārījuši. Šis ir baigi labi, mālācis. Tad es varu, jā? Jā, lūdzu, var nokāst. Es palīdzēšu. Paņemšu Benītas kundze pārligute. Es tev gribēju paprasīt par tavu ģimeni, par tavu bērnību. Tev ir brāļi, māsas. Kas gatavoja ēdienus mājās uzmanīgi? Man ir māsa, viņa ir vecāka par maniem 7 gadus, un mūsu ģimenē ēdienu gatavoja lielāko mērā tētis. Kā tur bija? Tev ir kaut kādas receptes no bērnības, kuras tu atceries un kuras tu pati gatavo, piemēram, saviem bērniem? Ir atsevišķas lietas, ko ēdienā es izmantoju arī izmantoju arī no bērnības pieredzes, bet ņemot vērā, ka bērnībā mēs lietojām daudz gaļas produktus, tad šobrīd es tomēr mācos jaunas receptes, kuras varētu izmantot savas jaunās iespējas gatavot bez šīs gaļas. Bet tu gatavo mājās gaļu arī savai ģimeni? Kā tur ir īsti? Gaļu es savai ģimenei īsti negatavoju, bet gatavoju es gan. Tamdēļ, ka 3 vīrieši mājās, tas nozīmē gatavošanu. Jā. Ļoti liela ikdienas daļa. Un kā tur ir? Tu, piemēram,
Nu, tu izskaties burvīgi, mīļa Inesīte. Es saprotu, ka caur zināšanām, caur visu. Bet, piemēram, vai tu sporto, vai tev ir savs privāts treneris, vai kā, nu, jā, ir dažādi īstenībā. Izņemot virsu, kā privāts treneris, un ģimene kā... Es nodarbojos ar sportu, jo sports ir tomēr veselības viens no stūrakmeņiem. Jā. Bet es daru to ļoti saskaņā ar dabu, jo daba ir tā, kas mums ļauj arī izjust šo cikliskumu caur gada laikiem, caur dažādiem laika tipiem. Tamdēļ tas nenoliedzami ļoti saistīts arī ar cilvēku visu kopējo pašsajūtu un organisma funkcijām. Tamdēļ arī es ļoti mīlu nūjot. Mēs dzīvojam jūrmalā, tamdēļ nūjošana ir ļoti pilnvērtīga ķermeņa tāda kustināšana. Jā. Ziemā mēs savukārt braucam gar jūras krastu ar distanču slēpēm, kas ir līdzīgi nūjošanai vispārīgi ķermeņa funkcionāli lietošana. Tas ir ļoti forši īstenībā. Es kā itāļies, mums mēģinājis Sardīnā taču sniegi ļoti reti ir, bet mēģinājis un ir ļoti arī ļoti veselīgi, un arī ir ilgstoši. Saproti, nav tā, ka uzreiz. Vēl es ārkārtīgi mīlu dejot. Jā? Jā, jo dejas ir kas tāds, kas ļoti... Ar vīru deju arī? Ar vīrs dejo, piemēram? Es deju ar vīru. Tas ir forši. Tā arī ir laba. Mēs ejam ar draudzenēm uz klubiem dejot priekš sevis, lai izbaudītu sevi un izbaudītu iespējas vienkārši ļoti... Arī cilvēki, lai izbaudītu jūsu, jo īstenībā mums ir 3 minūtītes, Inesīt. Jā, mēs servējam. Šodien mums ir ļoti interesants viesis. Tas ir skaists, ne tikai ļoti skaisti skatīties, bet arī ļoti forši tevi klausīties. Baigi, ļoti interesanti un ļoti garšīgi arī izskatās, un spārgeles ir viens no maniem mīļākajiem ēdieniem. Ir tīpaši šiem spārgeļiem, Sardīnijas spārgeļiem, mamma droši vien priecājas. Un saproti, tu arī, īstenībā tu arī paveicis. Es tev iedošu mazāku. Karotīt, jā. Jā, tu iedošu mazāku. Tev arī paveicas arī salīt kopā. Es domāju, ka arī apzināti Sardīnijas spārgeles kopā ar Latvijas zirņiem, tā kā vispār kolosāli. Jā, tieši tā. Nu jā, viss, kā. Reik, mīļie draugi, kā pasaule var dzīvot uz vienā šķīvi, mierīgi kopā. Šīs arī mūsu raidījums saturs, īstenībā. O, kā mēs noedīsimies ņemīgi, ņem. Ideālis ir pa virsu, lai tas kalcium, kā tu teici. Jā, lai mums tas afrodīziskais efekts ļautu pēc tam sevi realizēt. Mums ir, zini, kaimiņiene, tante Giovanna, kura vienmēr grib skatīties, kā izskatās ēdiens, ja? Es viņai parādīšu, tante Giovanna, un mēs varam, zini, kā no tā porcijā... Kopā ēst? Jā. Ļoti tantras. Tantras ēdiens. Tad tantras, divos vārdos, tantras ēdiens ir tas ēdiens, kurā mēs esam iekļāvuši šos afrodīziskos produktus, kas ir ne tikai produkti, bet arī garšvielas un atsevišķas sastāvdaļas noteiktos ēdienos, kas ļauj mums sakoncentrēt šajos enerģētiskajos kanālos iespējas realizēt ļoti veiksmīgi partnerattiecības. Inesīte, ja cilvēks grib zināt par tavām lekcijām vai grib pieteikties, kur var un kā var, pasaki lūdzu, jo es būtu pirmais, būšu. Lekcijas es pasniedzu dažādās vietās un par dažādām tēmām. Burvīgi. Principā var sekot manās mājaslapās informācijām par hennas aktivitātēm, jo hennām ir meistarklases, lai apmācītos šo hennas mākslu zīmēt uz sevis. Jā. Bet pārējās lekcijas, kas ir astroloģiskas un dažādu zināšanu ietverošas, arī dzen ir aprakstātas manā astroloģijas mājaslapā. Tamdēļ, kurš meklē, tas atrod. Visi iet kopā burvīgi. Burvīgi. Mīļie skatītāji, vai jūsu kanāli atverās, tā teikt? Man viss ļoti labi atverās, šodien pateicoties tev, Inesi. Bija ļoti interesanti tevi klausīties, zināt kaut ko jaunu. Un vispār tu ļoti garšīgi gatavo. Tā kā atcerieties, ēdiens ir ļoti arī vajadzīgs un ļoti svarīgs jūsu dzīvē. Skatieties uz to, ko jūs ēdat, izvēlieties pareizus produktus un savienojiet arī viņus kopā, lai ne tikai garšīgi, bet arī, lai palīdzētu dzīve kļūt garšīgāka un skaistāka. Nu, skaistā dzīve. Nu, ko, mēs turpināsim paēst, mēs teiksim mums paldies no manis, no Ineses. Tiekamies rītdienā La Dolce Vita raidījumam ar Rihardu Zalupi.
Čau, līdz rītam. Čau, čau, buon appetito. Cik garšīgi.